Labdien! Mani sauc Ieva Niedre, un es esmu Fonda Initium vadītāja. Fonda Initium mēs nodibinājām 2016. gadā, lai taisītu dažādu mērogu, dažādu vērienu, kultūras un mākslas projektus. Un 2018. gadā Fondam Initium pievienojās mana kolēģe Ilga, un mēs sākām nodarboties ar tādu brīnišķīgu lietu, par ko mēs jums izstāstīsim arī sīkāk šajos video, un tas saucās Kopienas teātris. Un kopš 2018. gada Fondam Initium ir 3 galvenie lielie darbības virzieni, no kuriem Kopienas teātris ir viens no būtiskākajiem. Es pati esmu kultūras producente, strādāju ar dažādiem projektiem, gan kā radošais producents, gan kā tehniskais un izpildu producents, bet vislabāk man patīk un sanāk strādāt kā radošajam producentam un kopienas projektus veidojot arī nodarboties ar mediāciju, jeb kā angliski tas saucās kopienas facilitator, jeb community facilitator. Es esmu Ilga Vālo-Dzābele, es esmu folkloriste, nodarbojos ar dzīves stāstu pētniecību un Fondā Initium paralēli producēšanas darbiem es esmu atradusi veidu, kā dzīves stāstu vākšanu un pētniecību iekļaut kopienas teātra projektos. Un es esmu jau pieredzējusi vairākos iestudējumos sastrādāties kopā ar režisoriem, dramaturgiem, choreogrāfiem, komponistiem, kur manis vāktie stāsti jau pārtop dramaturģiskā materiālā, pārtop kādās muzikālās etīdēs un tam līdzīgos elementos, kas veido kopienas iestudējumu. Kopienas teātris ir termins, kas ir visaptverošs kā lietasarga termins metožu kopumam, kas ir aktīvs laikmetīgā teātrī. Mēs, Fonds Initium, ar to nodarbojamies no 2018. gada. Kopienas teātris jau parādījās Latvijā pirms mums atsevišķos iestudējumos vai atsevišķu mākslinieku darbībā, bet šī metode ir aktīva, populāra ārzemēs, un mēs to saucam par kopienas teātri, tulkojumā no angļu valodas applied theatre, jeb community theatre. Mēs izvēlējāmies to saukt tieši par kopienas teātri, jo mūsu darbos mēs akcentējam atsevišķas cilvēku grupas, un to mēs varam darīt 2 veidos ar šīm metodēm. Vai nu svinēt kādu šīs kopienas iezīmi, vēsturisku notikumu, vērtību, vai arī aktualizēt kādas aktuālas lietas, varbūt kādas problēmas, kas ir izaicinošas šai kopienai vai kaut ko tam līdzīgu. Es gribētu vēl piebilst, ka vissvarīgākais kopienas teātra uzdevums ir dot balsi tām cilvēku grupām vai tiem cilvēkiem, kas ikdienā nav tik daudz sadzirdēti vai kuriem šī balss ir tikusi atņemta. Un dažas no kopienas teātra metodēm mēs izmantojam regulāri arī savos iestudējumos. Tas var būt vai nu vietai pielāgots iestudējums. Materiāls rodas uz vietas kādā kopienā, neierodoties ar jau uzrakstītu lugu, bet radot šo materiālu uz vietas darbībā. Tas var būt arī, piemēram, verbatim paņēmiens, kurā tiek izmantotas jau ierakstītas sarunas, stāsti, intervijas, un tad aktieri vai kopienas pārstāvi, kas kļūst par aktieriem šajos projektos, iemācās vārdu pa vārdam šos stāstus atkārtot. Un vēl virkni dažādu citu metožu, ko mēs pieminēsim un izskaidrosim šajos videoklipos. Šajā video es mazliet pastāstīšu par to, cik būtiski strādājot ar teātra iestudējumiem, ir tos veidot tā, lai tie būtu aktuāli un nozīmīgi tieši jums, tieši tajā vietā, tieši šiem cilvēkiem, kas ar šo materiālu strādā, jeb par materiāla un dramaturģijas lokalizēšanu. Ar lokalizēšanu mēs saprotam materiālu pielāgošanu un izveidošanu tieši tādā formātā, kādā tas būs visaktuālākais vietai, kurā jūs dzīvojat, vai vietai, par kuru jūs šo stāstu veidojat. Jo, protams, arī skatoties uz seniem klasikas darbiem, uz Šekspīra, uz Blaumaņa daļradi, uz Raini, mēs zinām, cik šie darbi ir nozīmīgi fundamentālā mērogā. Bet, kad mēs veidojam tieši savu stāstu, tieši savu izrādi, mēs, protams, gan kā režisori, gan kā mākslinieki cenšamies atrast to īsto aktuālo atslēgu. Atslēgu uz šīm durvīm, kas to stāstu padarīs būtisku un nozīmīgu mums kā māksliniekiem un mūsu skatītājiem. Lokalizēšana ir vienlīdz svarīga gan gadījumos, kad mēs runājam par klasikas jau eksistējošiem reāliem dramaturģiskiem materiāliem, gan gadījumos, kad mēs runājam par procesā jaunradītiem, jeb devised theatre veidotiem darbiem.
Tajā gadījumā, ja mēs runājam par diasporu, mēs, protams, domājam un zinām arī to, cik ļoti būtiski diasporā ir stāstīt stāstus par Latvijas sabiedrību agrāk, par Latvijas sabiedrību šodien. Un, protams, ka mūsu diženie autori, latviešu autori, ir radījuši ļoti skaistu, bagātīgu materiālu kopumu. Taču, protams, ka vienā brīdī, iestudējot daudzus teātra iestudējumus, mums rodās vēlme stāstīt arī ko jaunu un nozīmīgu tieši šodienai, tieši mums tagad. Tajā brīdī mēs varam nebaidīties arī izmantot kādu no pasaules autoru darbiem, atrodot tieši šo jau manis minēto atslēgu uz tām jūsu šodienas aktuālajām, nozīmīgajām durvīm uz šodienas skatījumu. Bet visinteresantākie piemēri ir, ja mēs sākam runāt par lokalizēšanu tieši gadījumos ar kopienas teātri. Un tagad arī piemēros jūs redzēsiet darbus, pie kuriem esam strādājuši mēs paši. Pirmais piemērs ir no kopienas teātra iestudējuma 2019. gadā Sapnis Saulgriežu naktī. Šajā gadījumā mēs kopā ar kopienu Dobelē veidojām iestudējumu Pokaiņu mežā, staigājām iestudējumu, kurā pārvietojās gan auditorija, gan aktieri. Aktieri bija šajā gadījumā kopienas pārstāvji, ļoti dažādas paaudzes, daudzskaitlīgs ansamblis, un vēlme bija parādīt maģisko īpašo Saulgriežu nakts burvību un maģisko īpašo Pokaiņu meža burvību. Un, lai šo stāstu izstāstītu, par pamatu tika paņemts Viljama Šekspīra darbs Sapnis vasaras naktī. Tomēr, izvēloties konkrētās tēmas, apskatot konkrēto darbu, mēs kopā ar māksliniecisko komandu un ar dramaturgu izvēlējāmies tieši tās vietas, atlasījām tieši to materiālu, kas atklās visspēcīgāk šīs te mūsu ziņu, mūsu vēstījumu un mūsu ziņu. Šajā gadījumā Saulgriežu nakti un Pokaiņu mežu. Otrais piemērs, ko mēs arī šeit skatāmies, ir jau procesā jaunradīts iestudējums, kuram nebija konkrēts dramaturgiskais materiāls pamatā, un šis iestudējums saucās Utopijas opera izdzīvot pirmdienu, ko mēs veidojām kopā ar režisoru Edgaru Niklasonu un horeogrāfu Jāni Putniņu un Rīgas jauniešiem. Kā arī komponistu Goranu Goru, kurš šim visam darbam īpaši jaunradīja muzikālos skaņdarbus. Kā jūs redzat, šeit tā darbība norisinās skolas sporta zālē, un tas bija tieši pats svarīgākais faktors šīs izrādes veidošanā, lai parādītu jauniešu trauslumu, ievainojamību, emocionālo tajā brīdī, kad mēs esam sporta nodarbībā, jo pats darbs kā tāds vēstīja ļoti skaudru stāstu par apcelšanu, kas notiek nereti skolās pusaudžu vidū. Veidojot šo darbu, režisors un dramaturgs Edgars Niklasons iedvesmojās tieši no pašu jauniešu pieredzēm, no konkrētiem dzīviem stāstiem, no intervijām, par kuru veidošanu jūs arī varat klausīties manas kolēģis Ilgas Vālodas Ābeles veidotajā video materiālā par interviju vākšanu un veidošanu. Tātad, balstoties visā šajā materiālā un šajos pieredzes stāstos, jaunieši kopā ar komandu izveidoja iestudējumu, kuram šī lokalizācija attiecās tieši uz aspektu skolas sporta zāle. Tātad šī tēma, ko jūs arī redzat izrādē, ir aktuāla visos laikos un ļoti plašā ģeogrāfiskajā skatījumā, gan Latvijā, gan pasaulē, gan Latvijas sabiedrībā, gan diasporā, gan jebkurā citā valstī, vidē, kurā ir jauniešu kopdzīve skolās, un kur parādās šie te apcelšanas jautājumi. Tātad šajā gadījumā būtiskākais ir izrādes materiālu, varbūt nedaudz iztulkot vietās, kur tas ir nepieciešams, varbūt pielāgot kādus īpašus stāstus, ja kādai vietai ir kāds īpaši raksturīgs stāsts, bet izrādes forma un saturs var palikt nemainīgi, kamēr vien tas ir aktuāli konkrētajai sabiedrībai un kamēr šī forma tiek saglabāta. Tagad es īpaši uzmanību pievērsīšu projektam, ko mūsu mākslinieciskā komanda ir izstrādājusi Austrālijā, Melburnā, kas ir īpaši aktuāls diasporai. Projekts Dickens Street The Other ir tapis mākslinieciskās komandas kopdarbā. To esam veidojuši mēs, Fons un Ītījum, kopā ar režisoru Baņutu Rubes, komponistu Jēkabu Nīmani, mākslinieci Katrīnu Neiburgu un Austrālijas Melburnas teātri Theatreworks, kā arī, protams, neiztrūkstoši latviešu kopienu, latviešu sabiedrību Melburnā. Šim projektam
īpaši raksturīgs ir tas, ka ir izmantots tieši intervijas, tieši īstie stāsti un unikālā vieta – Latviešu nams. Protams, ka Latviešu namam Melburnā ir citādāki stāsti nekā tie būs Latviešu namam Sidnejā vai Latviešu namam Ņujorkā un tā tālāk un tā joprojām. Bet tur jau, protams, arī parādās šie mūsu diasporas vienojošie elementi, jo ir lietas, kas ir līdzīgas visiem, ir lietas, kas ir atšķirīgas, bet formāts un struktūra veidot iestudējumu, kas ir pielāgots konkrētai ēkai, kas glabā konkrētu cilvēku stāstus, piedzīvojumus, dzīves stāstus, pagātni un šodienu, šī aktualitāte nemainās. Nu, lūk, un šajā gadījumā, ja mēs runājam par lokalizāciju, tad būtu būtiski saglabāt formu un struktūru, bet mainīt saturu. Šī projekta sakarā, ja mēs runājam par lokalizāciju, ļoti būtiski ir saglabāt šī projekta formu un struktūru, bet mainīt saturu, jo, protams, saturs katrai vietai būs unikāls un atšķirīgs. Tātad, ja Dickens Street the Other, piemērā, šie stāsti ir tieši saistīti ar Melburnas Latviešu namu, un auditorija tiek vesta ekskursijā, piedzīvojot visus šos notikumus ļoti iesaistošā, interaktīvā, līdzdalīgā veidā, tad iespējams, veidojot šo projektu citur, šī forma varētu variēties, bet saglabāties modelis, ka mēs esam izmantojuši pagātnes stāstus, pagātnes pieredzi, dažādu paudžu pieredzi, tieši kontekstā ar kādu vienu vietu, kur šie stāsti arī koncentrējas. Un, protams, stāstot stāstu caur pagātni, mēs pieskaramies arī šodienai. Un tas būtu mans ieteikums to nekad neaizmirst, vienmēr skatīties, kā pagātnes norises un notikumi ir ietekmējuši šodienas dzīvi un kur tad ir tā aktualitāte, kāpēc mums tas ir svarīgi šodien. Ja Dickens Street the Other sakarā mēs skatāmies, kā Melburnas Latviešu namā noris paudžu kopdzīve, starppaudžu attiecības starp cilvēkiem, kas runā latviešu valodā ļoti labi, attiecības starp cilvēkiem, kas varbūt, kam šī valoda ir svešvaloda vai kas tikai to mācās, tad katrā konkrētā gadījumā, protams, šie piemēri būs atšķirīgi, bet pats būtiskākais, ka mums ir interviju pamats, ir stāstu pamats, ir vieta, kas to visu vieno un sabiedrība, kam tas ir svarīgi, tas šajā gadījumā ir tas, ko jūs varat lokalizēt un piemērot katrs savām vajadzībām un savām iespējām. Dickens ielas projekta gadījumā es īpaši gribētu uzsvērt arī šo bilingualitātes aspektu. Puse izrādes apmēram materiāla un teksta ir latviešu valodā, puse teksta apmēram ir angļu valodā. Šādi mēs gan uzsveram šo realitāti, ka cilvēki sarunājas divās valodās, bieži miksējot viņus kopā, citreiz vairāk saprotot vienu, citreiz otru, citreiz varbūt tikai vienu. Bet arī vienlaicīgi mēs viņu padarām pieejamu plašākai auditorijai, jo, protams, ka vismaz mūsu komandas vēlme jau ir tāda, lai šos latviešu stāstus un stāstus par mūsu sabiedrību uzzina pēc iespējas plašāks auditorijas loks. Un, ja mēs apvienojam šo bilingvalitāti vienlaicīgi izmantojot to kā māksliniecisko līdzekli, mēs to varam izmantot arī kā auditorijas paplašināšanas un pieejamības tādu vairojošo aspektu. Protams, ka šajā gadījumā ir svarīgi skatīties, lai šī divvalodība ir organiska, un ja jūs jūtat, ka jūsu kopienā tas aspekts nav noteicošais, tad, protams, jūs izdarīsiet izvēli par labu vienai vai otrai svešvalodai vai latviešu valodai. Protams, mēs arī vienlīdz labi apzināmies to, ka šāds projekts ir izaicinošs, laikietilpīgs. Tas prasa lielus komandas resursus, mākslinieckās komandas līdzdalību un, protams, kā attiecīgi izmantojot un lokalizējot šādas formas un struktūras projektu, jums ir arī jāskatās gan uz laika resursu, gan uz komandas iespējām. Un attiecīgi no tā, cik jums ir plaša šī rocība, tad jūs arī varat izdomāt, vai tas būs plašāka formāta, sarežģītāks projekts, vai varbūt tas būs vienkāršāks, varbūt pat koncentrētāks vienā telpā, nevis visā ēkā, bet tāpat saglabājot šo vēstījumu par to, ka ir
kāda vieta, kāda ēka, kas ir dzirdējusi, piedzīvojusi daudz dažādus stāstus, un kur mēs viņus vēl šodien varam visus dzirdēt. Nu, un, protams, ja tā izvēle krīt par labu plašai mākslinieckajai komandai, tad tas ir tikai brīnišķīgs ieguvums gan kopienai, gan pašiem veidotājiem, gan arī, es teiktu, tādam latviešu stāstīšanai pasaulē. Un, ja nu gadījumā jums ir kādi vēl jautājumi par to, kā šo metodiku var izmantot plašāk konkrēti jūsu piemēru gadījumā, mēs esam arī atvērti un priecīgi gan dot padomu telefoniski, gan e-pastā, gan arī kādā citā formātā. Nu, un, protams, mēs arī būsim priecīgi doties kādā tuvākā vai tālākā ceļojumā. Un, ja jums īpaši uzrunā kāds no mūsu komandas veidotajiem darbiem vai mūsu pieredzi, būsim priecīgi tajā dalīties vai meistarklašu formātā, vai arī palīdzot jums jau pielāgot kādu esošu stāstu vai rāmi, nu, vai arī izveidot pilnīgi no jauna tieši jūsu kopienai veidotu iestudējumu, stāstu par jums, par jūsu cilvēkiem, par jūsu pagātni, šodien un nākotni.